Labvakar visiem! Tātad šodien mums ir par imunitāti parunāsim. Un, lai labāk mēs varētu saprast to visu, mēs uzaicinājām to izstāstīt mūsu arī komandas biedru, lielisku sievieti, gudru sievieti, kura ir mediķis, naturapāts, Solvitu Zepu. Lūdzu, Solvita. Paldies par šo jauko pieteikšanu. Man jau no bērnības vienmēr ir paticis viss bioloģiskais un dabiskais un patika savulaik ārstēt lēlis, visi darbi, visas lietas, kas saistītas ar zemi, un vienmēr ir šķitis, ka mēs sev paši varam palīdzēt ar dabas vielām, pat ar to, kas mums ir visapkārt. Un tas jau līdz pat šim brīdim man nāk līdz. Un tad es kādā brīdī sapratu, ka man pietrūkst medicīnisko zināšanu, un es aizgāju mācīties. Un šobrīd esmu mediķis naturopāts. Tad varam pāriet pie slaidiem. Jā, lūdzu pirmo slaidu. Tā, es varētu palūgt pirmo slaidu. Jā. Tātad mūsu šīs dienas tēma - imunitāte un kā tā strādā mūsu organisma labā. Tātad, kā strādā organisma aizsardzības sistēma. Jā. Lūdzu, nākamo slaidu. Kas ir imunitāte? Neuzņemt slimību baktērijas un vīrusus, neutralizēt indīgas vielas, atpazīt un iznīcināt svešķermeņus, iznīcināt mutējušās šūnas, piemēram, vēža šūnas, atpazīt antigēnus ar svešu ģenētisko informāciju. Tieši tik liels uzdevums un sarežģīts uzdevums ir mūsu organisma imūnsistēmai. Kāds tad ir imunitātes jēdziens? Imūnsistēma ir organisma pašaizsardzības sistēma pret infekcijas slimību ierosinātājiem vai svešām vielām. Tā kā cilvēka ķermenis mums nodrošina pateicīgu vidi daudziem mikrobiem. Tā ir iekārota vieta vīrusiem, baktērijām, parazītiem un citiem. Mūsu imūnsistēma novērš un ierobežo to iekļūšanu un arī augšanu mūsu organismā. Un par imunitāti kā tādu, imunitātes jēdzienu. Par imunitāti sauc organisma neuzņēmību pret slimību baktērijām, noteiktām indēm, dažādiem svešķermeņiem, spēj atpazīt un iznīcināt mūsu iekarotājus, tos, kas grib iekarot mūsu organismu, mūsu mājas. Tad arī tos, kas satur svešu ģenētisko informāciju. Imunitāte vienmēr ir organismam labvēlīga norise, tas ir organisma pārskaņojums. Iedomājieties, kas notiktu, ja mums šī spēja tiktu atņemta. Bail pat iedomāties, ja mēs ātri vien aizietu bojā. Un imunitātes izveidošana ir ļoti svarīga infekciju slimību apkarošanā. Varam pāriet pie otrā slaida. Par vēsturisko atklājumu. Jau 20. gadsimta sākumā vācu zinātnieks Pauls Ērliks pierādīja, ka imunitāti nodrošina vielas, kas atrodas asinīs. Un viņš secināja, ka organisms spēj mērķtiecīgi atpazīt svešinieku. Un Ērliks arī noskaidroja, ka imunitāti rada tieši organismā
asinīs esošās pretvielas jeb antivielas. Tāds īsts vēsturisks ieskats. 3. slaidu lūdzu. Nu, tad šeit jūs redzat attēlā imunitātes iedalījumu. Tātad imunitāte dalās iedzimtā, tātad balstās uz ģenētiskām īpatnībām, ir stabila un nemainīga, piemīt jau piedzimstot. Piemēram, cilvēks neslimo ar cūkumēri, tātad cilvēki vispār nemēdz slimot ar cūkumēri, bet dzīvnieki savukārt neslimo ar slimību, ko slimo cilvēki, piemēram, ar gonoriju, tātad konkrētām sugām piemītoša. Un katra cilvēka izturība var atšķirties. Tad nedaudz par sīkāk. Pēc izcelsmes, kā jau minēja, iedzimtā un iegūtā imunitāte, iedzimto sauc vēl arī par nespecifisko imunitāti. Iedzimtā imunitāte, jeb nespecifiskā imunitāte ir saistīta ar iedzimtām bioloģiskām organisma īpatnībām. Un iedzimtā imunitāte ir ļoti stabila. Un atsevišķiem cilvēkiem pret vienu un to pašu slimību var būt dažāda izturība. Tad te mēs varam runāt par imunitātes individuālām īpatnībām. Droši vien ir dzirdēti dažādi gadījumi, kad vieni cilvēki pie kādas konkrētas slimības iet bojā, bet citi cilvēki tomēr spēj izdzīvot. Un iegūtā veidojas dzīves laikā, netiek mantota, rodas saskarē ar infekciju, atkārtotas saskares gadījumā slimība norit viegli vai neattīstās vispār. Nākamo slaidu lūdzu. Tad imūnsistēma organismā. Imūnsistēma aptver visu ķermeni. Imūnšūnas nav kaut kas tāds statisks, kas kaut kur sēž, noslēpies kaut kur vienā mūsu organisma vietā, bet imūnšūnas cirkulē asinīs, nepārtraukti uzrauga vidi, meklē antigēnus un bojātas šūnas. Tātad nepārtraukti strādā. Un tātad imūnsistēmas galvenās sastāvdaļas ir imūnsistēmas šūnas, kas visu laiku cirkulē. Tā, un, kad atroda antigēnus, tad tie tiek iznīcināti. Nākamo slaidu lūdzu. Imūnsistēmas šūnas un orgāni. Imūnsistēmas šūnas atrodas ādā, un šīs šūnas sauc par Langerhansa šūnām, aknās par Kupfera šūnām, smadzenēs. Tās ir gliežu šūnas, limfmezglos T un B limfocīti, liesā, asins filtrs, gļotādās, mute, zarnas, plaušas. Jā, tātad mutes dobumā, kur ir gļotāda, zarnās plaušās. Un savukārt otra daļa ceļo uz noteiktiem orgāniem un audiem un paliek tur uz visiem laikiem, kur pilda noteiktu funkciju. Piemēram, gliežu šūnas smadzenēs vai makrofāgi ādā, tātad veids tās funkcijas konkrētās, kā jau nosaukums liecina, konkrētās mūsu organisma daļās. Nu, un aknās savukārt Kupfera šūnas to dara. Tātad šūnas, tās ir specializējušās, zina, kur tām ir jādodas, jā, tātad tās dodas uz attiecīgajām ķermeņa daļām, un tur paliek visu savu dzīvi pildīt šos uzdevumus. Protams, ka šīs šūnas vienas iet bojā, citas nāk vietā, jā, bet šūnas, kas ir paredzētas tieši konkrētiem orgāniem, kā smadzenes, makrofāgi ādā vai aknās Kupfera šūnas, tur viņas pilda savus pienākumus tur uz vietas. Nākamo slaidu lūdzu. Galvenie imūnorgāni. Tie ir limfmezgli, kas filtrē limfu, liesa, filtrē asinis, tīmus aizkrūtas dziedzeris, T limfocītu apmācība, tā ir kā T limfocītu skola, kur viņi iegūst savu specializāciju, kurš ko darīs. Kaulu smadzenes imūnšūnu pirmsākums.
Imūnsistēmas šūnas uzturas arī grupās limfmezglos, kurus savieno limfvadi. Un to nosacīti mēs varam saukt arī par limfu, saukt par mūsu organisma kanalizāciju. Bet tagad mēs runāsim par imūnsistēmu. Šeit tad galvenokārt uzturas T un B limfocīti. Limfmezgli darbojas kā filtri, ķerot svešās daļiņas un audzē šūnas, kas cirkulē limfā. Tās uzturas liesā, tā savukārt, kā orgāns, atrodas vēdrā dobumā, un vairumā gadījumā kreisajā paribē. Bet mēs visi cilvēki esam ļoti individuāli. To varētu saukt arī par milzīgu lielu limfmezglu, jo tieši liesā ir liels B un T limfocītu, kā arī citu imūnsistēmas šūnu sakopojums. Kā jau drusiņi pieskāros, pieminēju, kā liesa darbojas kā asins filtrs, tas notiek tā, ka tā izķer un likvidē vecās asins šūnas, kā arī asinīs cirkulējošās baktērijas, vai pēdiņās liekot, sauksim tās par slimajām šūnām, kas tiek pārklātas ar antivielām, lai tās varētu atpazīt un iznīcināt. Imūnsistēmas šūnas atrodamas gļotādā, kur organisms saskaras ar ārējo vidi. Tā mute, deguns, plaušas, kuņģis, zarnas, urīnceļa. Jā, visos šajos organisma daļās mums var ienākt dažādas vielas, kas arī notiek. Jā. Piemēram, caur muti mēs zarnās un kuņģa zarnās mēs varam apēst kaut ko sliktu, kādas indīgas, piemēram, vielas vai vecu pārtiku, jā, tad organisms to visu atpazīst, reaģē un neutralizē. Caur plaušām mēs varam ieelpot, piemēram, ķīmiskas vielas, jā, kas var kādā veidā kaitēt, jā, kā piemēri. Tad gļotādā esošās imūnsistēmas šūnas veic ne tikai aizsardzības funkciju, bet tās prot sadzīvot ar tādiem svešiem antigēniem, kā piemēram ēdiens un labās baktērijas. Jā, tās taču atpazīst labu ēdienu, kas nav radies mūsu organismā, bet ir apēsts, paņemts no ārpasaules, arī labais ēdiens, un arī labās baktērijas, tās baktērijas, kas ir neatņemama mūsu zarnu mikrofloras sastāvdaļa. Imūnsistēmas orgāns ir arī tīmus. Tas ir ļoti svarīgs orgāns mūsu organismā, ārkārtīgi svarīgs. Tā otrs nosaukums ir arī aizkrūtes dziedzeris, kurā galvenokārt notiek T limfocītu nobriešana un apmācība, un šūnas specializējas. Tad, kam uzbrukt, viņas iegūst informāciju, kam uzbrukt, kam neuzbrukt. To vēl sauc arī par tolerances veidošanos, jā, iemācīties, pret ko būt tolerantam. Aizkrūtes dziedzera nosaukums ir cēlies arī no atrašanās vietas, jā, tātad aiz krūšu kaula. Pie imūnsistēmas pieder arī kaulu smadzenes, kurās atrodas cilmes šūnas, no kurām attīstās dažādu imūnsistēmu šūnu priekšteči, kas tālāk aizceļojot uz saviem mērķaudiem, turpina attīstīties līdz pilnvērtīgām šūnām. Tieši tāpēc tas ir imūnsistēmas šūpulis. Tātad liesa limfa, sarkanās kaulu smadzenes. Ārkārtīgi svarīgi mums orgāni. Lūdzu, nākamo slaidu. Iegūtās imunitātes formas. Tātad iegūtā imunitāte dalās kā dabiski iegūtā un mākslīgi iegūtā. Savukārt abas divas dalās aktīvā un pasīvā. Tātad ir dabiski iegūtā aktīvā, dabiski iegūtā pasīvā, mākslīgi iegūtā aktīvā un mākslīgi iegūtā pasīvā. Tagad nedaudz par iegūto specifisko imunitāti. Tā rodas cilvēka mūža gaitā. Tā neiedzimst. Tāpēc te otrs nosaukums dod specifiskā. Iegūto imunitāti izveido tikai pietiekami izturīgi cilvēki, jo tie pirmajā saskarē ar infekciju neiet bojā. Bet infekcijas ietekmē sāk izveidot atbilstošus aizsargu mehānismus.
Nevelti saka, imunitāte ir tāds nosacījums, ļoti svarīgs nosacījums, lai tā izveidotos, mūsu vide nedrīkstētu būt pārāk sterila, jā, kad viss ir tur bez maz vai rokturi ar spirtu nomazgāti, protams, izņēmums ir kaut kādu slimību uzliesmojums, jā, bet tieši mūsu vide veicina šīs te iegūtās imunitātes izveidošanos. Par imunitātes izveidošanos iespējams spriest atkārtotā saskarē ar to slimības ierosinātāju, jo imūns cilvēks slimo vieglā formā vai arī nesaslimst nemaz. Iegūto specifisko imunitāti iedala, kā jau minēju, atkal atkārtoju, iegūtā un mākslīgi iegūtā. Tad varam pāriet pie nākamā slaida. Dabiski iegūtā imunitāte. Aktīvā pēc pārslimotas infekcijas var saglabāties ilgstoši vai visu mūžu. Pasīvā jaundzimušiem antivielas no mātes caur placentu, kā mātes arī caur placentu un arī caur mātes pienu. Mazulis, kamēr uzņem mātes pienu, viņš arī nesaslimst. Un arī mātes piens veicina imunitātes un nervu sistēmas attīstību, tā kā atbalsta. Dabiskā iegūtā aktīvā imunitāte izveidos, ja pārciesta kāda infekcijas slimība. Tātad organismam ir bijis aktīvi jācīnās. Šāda imunitāte var būt īslaicīga, bet var saglabāties arī ilgstoši, dažreiz pat visu mūžu. Piemēram, ar bakām, masalām, poliomielītu cilvēks parasti otrais neslimo. Dabiski iegūtā pasīvā imunitāte jaundzimušiem un zīdaiņiem pirmajos mēnešos. Jā. Un nevelti šāds dots nosaukums pasīvā, jo zīdainīts jau neko īsti tā nedara. Jā, lai šo imunitāti iegūtu, viņš to uzņem ar mātes piena un palīdzību un caur placentu. Varam pārēt pie nākamā slaida. Mākslīgi iegūtā imunitāte, tā dalās, ka arī aktīvā, pasīvā. Aktīvā būs vakcīnas un organisms veido antivielas, bet pasīvajā savukārt tiek ievadītas jau gatavas antivielas, un tie ir serumi īslaicīgai aizsardzībai. Mākslīgi iegūto aktīvo imunitāti veido, tātad, kā jau minēju, ar vakcīnām, un šie te slimības ierosinātāji ir novājināti, un to ietekmē tagad organismā izveidojas antivielas. Savukārt mākslīgi iegūtā pasīvā imunitāte, ievadot serumus, tur jau ir izstrādātas, tas ir tā speciāls sagatavots serums, kur jau ir izstrādātas antivielas, un tad tās organisms uzņemot, tad izveido imunitāti. Limfocītiem piemītu imunoloģiskā atmiņa, jeb spēja pazīt svešu, bet par to nākamajā slaidā. Nākamo slaidu lūdzu. Spēja atcerēties svešo, ātri reaģēt atkārtotā saskarē, aktivizēt antivielu ražošanu, fagocitozi un iekaisuma kontroli. Atkarībā no iekļuvušā mikroorganisma vai svešās vielas dabas, tie informē citus attiecīgos limfocītus par nepieciešamību sākt dalīties un radīt plazmas šūnas, kas sintezē antivielas. Piemēram, vēdra tīfa, difterijas gadījumā var arī izdalīt aktīvas vielas, kuras sekmē fagocitozi, kā piemēram tuberkulozes vai listeriozes gadījumā, vai arī citas bioloģiskas funkcijas. Varam pāriet pie nākamā slaida. Imunitāte un dzīvesveids. Imunitātes veidošanās noteikti nav statiska parādība, bet arī ļoti saistīta, pilnībā saistīta ar mūsu dzīvesveidu. Tātad
Mums ir nepieciešama gan kustība, gan ūdens. Mums ir jāpārvar dažādi stresi ikdienā, kā arī uzturs būtu pareizs, arī veselīgs, jāuzņem, jāsaudzē un jāatjauno mūsu mikrobioms un jāseko līdzi mūsu emocijām. Tā teikt, domā, ko domā. Domāsim labas domas. Varam pāriet pie nākamā slaida. Tad, drusku sīkāk par kustībām un ūdeni. Ļoti svarīgi būt fiziski aktīvam. Tas ir pastaigas vismaz 30 minūtes dienā, bet ja vairāk, tas būs ļoti labi. Joga. Kādēļ šis ir tik svarīgi? Jo kustību laikā adrenalīns mobilizē limfocītu darbību, kā arī pietiekama ūdens uzņemšana. Un kāda uzņemšana? Ūdens jau nav vienalga, kādu uzņemt. Mums ūdeni ir jāuzņem kvalitatīvi, un tie būtu vismaz, aptuveni 30 ml uz 1 svara kilogramu, jo ūdens veicina vielu transportu un vielu maiņas gala produktu izvadi. Kādam jābūt ūdenim? Tam ir jābūt mineralizētam, kā arī strukturizētam, tam jābūt dzīvam, un tāds noteikti nav krāna ūdens, vai arī kāds sliktas kvalitātes ūdens, jo krāna ūdenī, diemžēl, arī to, protams, attīra. Mums ir sastopamas gan plastmasas, mikroplastmasas daļiņas, gan pat medikamentu atliekas. Var gadīties arī pat kādi slimību ierosinātāji. Tādēļ vispiemērotākais mums saskaņā ar veselības koncepciju būtu koralmaina lieliskais ūdens, tāda kompozīcija, minerālu kompozīcija, ko pievienot ūdenim. Tā to sagatavojam, kad uz 1,5 litru ūdens ieliekam to vienu mazo paciņu un pēc 5 minūtēm, nekas sarežģīti nav jāgatavo, pēc 5 minūtēm mums ir gatavs lielisks dzeramais ūdens, dzīvs un strukturēts. Varam pāriet pie nākamā slaida. Par mūsu nevēlamo ikdienas līdzgaitnieku, kas ir stress. Un dažkārt pārvarēdami stresu, cilvēki iedzīvojas kaitīgos ieradumos, kā piemēram alkohols vai citi tātad veselību bojājoši pasākumi, ko cilvēks veic sev par sliktu. Tātad kādēļ slikts hroniskais stress? Jo tiek celts organismas ceļ kortizola līmeni, un kortizols savukārt veicina imunitātes nomākumu. Kortizols pats par sevi, protams, nav nekas slikts. Gluži otrādi, tas ir mūsu trauksmes signāls, kas ir mūsos izveidojies jau evolūcijas laikā, jo tas dod signālu. Tagad lūdzu aktivizējies, mūc, beidz vai cīnies. Tātad visi spēki tiek mobilizēti uz cīņu. Bet ja šī cīņa norit visu laiku un gandrīz nepārtraukt, stresi darbā vai kaut kādi ļoti slikti dzīves apstākļi, tad kortizols visu laiku ir augšā. Un tas ļoti nomāca imunitāti, un tieši šī iemesla dēļ cilvēki, kuri ir pastāvīgā stresā, ļoti bieži slimo ar iekaisumu dažādām infekcijas slimībām. Un tad drusciņi par alkoholu. Kādēļ alkohols ir slikti? Jo alkohols bojā zarnu barjeru. Tas var izraisīt vai veicināt caurlaidīgās zarnas sindromu, un, kā zināms, 70% imūnšūnu atrodas tieši zarnās. Un par smēķēšanu vairāk būs tad vēl nākamajā slaidā, tas būs redzams, par to tad nākamajā slaidā, lūdzu, nākamo lapusīti pāršķirsim. Mikrobioms un emocijas. Vesels mikrobioms noteikti baros mūsu imūnšūnas, mazinās iekaisumu, sargās no vīrusiem, sociālais kontakts paaugstinās oksitocīnu un stiprinās imunitāti.
Meditācija un elpošana. Kādēļ tas ir labi? Jo tas nomierina. Nomierina un mazina noteikti kortizola līmeni. Tas nozīmē, ka mūsu limfocītu darbība vairs netiek nomākta. Vēl ir ļoti svarīgi nepalikt vienam, zvaniet draugiem, komunicējiet, apmeklējiet pasākumus, gūstiet pozitīvas emocijas, tas paaugstinās oksitocīna ražošanu. Jā, nu vēl piebildīšu drusciņu par smēķēšanu, jo kādēļ labāk nē, jo tas nomāc arī makrofāgiju. Ja, tad organisma limfocītu spēju apēst ienaidnieku. Apēst es lieku pēdiņās. Jā, tad varam pāriet uz nākamo slaidu. Kā tad formējas mūsu imunitāte un kāpēc tas ir dzīvesveida rezultāts? Mūsu mazie ikdienas ieradumi veido milzīgu aizsardzību. Piliens pa pilienam, tieši tāpat kā piliens pie piliena veido jūru, tā arī mūsu mazie ikdienas soļi veido mums ļoti lielu un labu rezultātu. Un dažkārt ir tā, ka pietiek vienu dienu kaut ko izlaist, kad nākamajā dienā jau tajā ritmā ir grūtāk iekļauties. Jā, pārējiem uz nākamo slaidu. Stress un minerāli. Ir tāds ļoti labs produkts pieejams, kā grifonija, kas palīdz samazināt stresu. Un tieši stress, jau kā iepriekš minēju, arī ir tas mūsu imunitātes vājinātājs. Tas nedod miegainību, to var izmantot cilvēki, kas apkalpo mehānismus vai atrodas pie stūres, un tas vienkārši noņem mūsu slikto pašsajūtu, mazina stresu, un mēs varam veikt savas ikdienas gaitas. Kelp, kas ir jodavots. Tam piemīt arī antibakteriālas īpašības, tas atbalsta vairogdziedzera darbību un imunitāti. Tas ir brūnaļu produkts. Jā, un kā varbūt arī ir dzirdēts, ka vairogdziedzeris, ja nav kārtībā, ar, piemēram, hipertireoze vai hipotireoze, tad arī mums ir varbūt nemieris. Pāriesim uz nākamo slaidu. Kuri produkti tad vistiešākajā veidā atbalsta mūsu imunitāti? Produkts kolostrum plus satur imunfaktorus, ļoti svarīgs periodos, kad organismam ir paaugstināta slodze. Un arī palīdz atjaunoties pēc slodzes. Tā, tam ir arī augšanas faktors, satur endorfīnus. Paudārko, black walnut, melnā valrieksta produkts, tas ir lielisks antibakteriāls un pretvīrusu atbalsts. Darbojas, protams, arī pret baktērijām un vispār pret daudziem citiem patogēniem, kas mums var nodarīt pāri un nest slimības. Nākamo slaidu lūdzu. Ja jau reiz 70% imūnsistēmas atrodas zarnās, tad tas nozīmē, ka mēs varam likt vienlīdzības zīmi starp veselu zarnu traktu un stipru imunitāti. Produkts Superflora ir dzīvās baktērijas saturošs produkts. Un nākamais, kā nākumu no produktiem pieminēšu high fiber, spirulīna, chlorella. Uzturs labvēlīgai zarnu mikroflorai. Mēs taču nedrīkstam savu zarnu mikrofloru turēt badā. High fiber ir pulvera veida šķiedrviela. Spirulīna, tabletītēs, vitamīni, minerāli, šāda kompozīcija, kā arī aminoskābju saturs, tur ir aminoskābis satur, jo beta aminoskābis savukārt veido mums nepieciešamās olbaltumvielas. Kā arī ir organisma attīrīšanas atbalsts. Arī chlorella tabletītēs uzlabo asins sastāvu. Tajā atrodas chlorofils. Arī chlorella ir aļģi. Nākamo slaidu lūdzu.
Enerģija un šūna aizsardzība. Mums visiem ir vajadzīga enerģija, ir tīpaši tagad šajā tumšajā laikā, kad šķiet, ka mēs esam zaudējuši savu pozitīvo tādu motivāciju ieņemt kādu startu, bet visam mums ir risinājums. Produkts Protivity Ultra, tās ir aminoskābes imūnšūnu veidošanai. Sastāvā ir daudzas aminoskābes mums nepieciešamās. Kādēļ tas ir ļoti svarīgs produkts, jo, kā jau minēju, no aminoskābēm, kā no ķieģelīšiem sastāv olbaltumvielas, un no olbaltumvielām sastāv mūsu organisms, un tas ļoti nepieciešams mūsu reģenerācijas, jeb atjaunošanās procesiem. Noteikti to veicina un uzlabo. H-500 koenzīmu Q10. Enerģija šūnām. Katrai mūsu šūnai ir nepieciešama enerģija, lai tā varētu strādāt, jo mūsu šūnās tas jau ir no pat dzimšanas brīža darbojas. Mūsu šūnās, izņemot asins šūnas eritrocītus, ir mitohondrija, kuri strādā dienu un nakti, lai mums saražotu enerģiju, un to sauc par organisma spēkstaciju. Ja, un tāpēc mums ir savam organismam jāpalīdz, kā arī antioksidantu aizsardzība. Ja būs spēcīga imunitāte, būs līdzsvars starp stresu, zarnu veselību, uzturu un enerģiju. Tā. Un par veselības koncepciju. Coral Detox Plus noņem mums liekos toksīnus, kā šlakvielas, sāļus, attīra nieres un aknas. Nākamais solis ir Parashield Plus. Tā ir antiparazitāra programma pret dažāda veida patogēniem. Kolovada Plus. Tā ir jau dziļā zarnu tīrīšana, kas ir nākamais solis pēc Parashield Plus, kad tiek attīrītas zarnu bārkstiņas no bioplēves. Nākamais solis – Nutripak. Baro organismu ar vitamīniem un minerālvielām. Un 5. solis – IPEK. Imunitātes nostiprināšanai vitamīnu komplekss. Jā, tad par šo arī būtu pastāstīts. Mīļie draugi, paldies, ja klausījāties, un lai mums visiem laba veselība. Jā. Liels paldies, Solvita, par ļoti izsmeļošu stāstu. Un, ja kādam ir jautājumi, tad vērsieties pie sava konsultanta vai cilvēka, kas jūs uzaicināja. Un paldies, jauku vakaru visiem!